Wernera von Siemensa balvu saņēma arī Rīgas Tehniskās universitātes tekstilu materiālu tehnoloģiju un dizaina institūta pārstāvji. Jo šeit studiju procesā aktīvi tiek strādāts pie jaunu tehnoloģiju piemērošanas un ieviešanas audumu dizainā. Bet ko tieši var apgūt šajā institūtā? Mūsu institūts, Tekstilu materiālu tehnoloģiju un dizaina institūts, piedāvā studijas bakalaura studiju programmās, materiālu tehnoloģijas un dizains, un arī apģērba tehnoloģija. Un studiju programmā materiālu tehnoloģijas un dizains mēs piedāvājam apgūt četras specializācijas. Tātad apģērbu tehnoloģijas un dizainu, koku izstrādājumu tehnoloģijas un dizainu, interjeru dizainu un arī ādas izstrādājumu tehnoloģijas un dizainu. Viss studiju process ir sadalīts 4 blokos, kurā niansēti tiek apgūtas zināšanas, kuras jau praktiskajā darbā būs ļoti nepieciešamas. Mācoties studiju procesā, studenti izstrādā vairākus studiju projektus. Izstrādā, piemēram, apģērba dizaineriem studiju procesa laikā ir jāizstrādā 2 apģērba kolekcijas, kas sastāv no 5, 6, 7 apģērba modeļiem. Un šīs kolekcijas, ar šīm kolekcijām viņi piedalās ikgadējā, piemēram, RTU modes skatē. Sekmīgākie studenti piedalās pētniecības darbā. Un lūk rezultāts. Inese Parkova ieguva balvu par darbu, kurā pētīja iespēju izveidot bērna apģērbu, kurš ar iestrādātās elektronikas palīdzību uztver bērna ķermeņa mikroklimatu, temperatūru un relatīvo mitrumu, un rezultātā apģērbs izstaro gaismu. Mana darba nosaukums bija optisko šķiedru integrēšana tekstilapģērbos, ko es iegūstu esmu to, ka šī ir jauna sfēra, viņa tagad aug un attīstās. Tā kā mana tēma ir saistīta gan ar fiziku, gan ar elektroniku, kas man ir diezgan svešs. Man bija tā kā arī jāizstudē šīs lietas, un šajos jautājumos man palīdzēja mūsu universitātes speciālisti. Ingas Dābolīnas promocijas darbs aizsākās jau maģistratūrā, kad viņa izstrādāja darbu par antropometrisko punktu noteikšanu un mēru lietošanu konstruēšanai. Šī antropometriskie mēri 3-dimensiju projektēšanai radās vienkārši pasaules tendences iespējā. 3-dimensiju sistēma izstrāde ir jau diezgan plašā mērogā, taču līdz galam īsti neviens nav īstenojis bezierobežojuma sistēmas. Līdz ar to notiek dažādi pētījumi, un arī mans pētījums tā skaitā par to, lai cilvēkam varētu notikt šī 3-dimensiju projektēšana, kas vienkāršā valodā runājot ietver sevī to, ka šis dizaineris jau varētu projektēt apģērbu 3 dimensijās cilvēkam, viņa virtuālajam dvīnim. Lai nebūtu to laikošanu, lai nebūtu šo visu nepatikšanu, kas mums ir pasūtot individuālu apģērbu, vai arī, ka mēs ejam veiklā, mēs redzam, ka mums gluži vienkārši nekas nedara.